Tātad labrīt visiem! Uh, Skaņa bija nevis ka nejauša, bet tiešām paredzēta, lai jūs pievērstu uzmanību. Tā kā mēs šodien turpinam tēmu par integrēto mārketingu, ko mēs nepabeidzām iepriekšējā. Tātad mārketinga koncepts bija mūsu pagājušās stundas tēma. Šodien šī tēma turpinās. Un mēs to arī nobeigsim. Un tātad tas sasniedzamais rezultāts mums šodien būs izpratne par mārketinga konceptu. Un turpināsim mēs ar sociālā mārketinga konceptu, kas būs viens no pēdējiem tematiem. Un tā jūsu pievienotā tā zināšanas būs, kā jūs spējat atšķirt visus 5 mārketinga konceptus, un jūs zinat, kas par ko ir atbildīgs un kurā brīdī kas tad strādā. Tātad, turpinot par mārketinga koncepta teoriju, kas tad tas ir? Un, protams, ka tie nav zīriņi, jā, ar īsiem, bet tā integrētā mārketinga komunikācijas teorija ir tā, ko tad vārds nozīmē integrēts. Tātad integrēts nozīmē, ka mēs pie kaut kā jau sasaistam kopā kaut kādu tēmu. Tātad, ja tas ir sportistiem, tad mēs to visu aktualizējam caur sporta prizmu. Ja tas ir domāts studentiem, tātad visu, kas saistīts ar studentiem, ar viņu tēmām, ar viņu aktualitātēm, tātad tās būs tās tēmas un integrēts mārketings, kas paredzēts tieši tādai mērķa auditorijai. Un tā komunikācija ir kādiem kanāliem, jeb rīkiem mēs izmantosim mārketinga stratēģiju, lai mēs sasniegtu savu mērķa auditoriju un kādus mārketinga komunikācijas rīkus, jeb metodes, tad attiecīgi šajā sadaļā mēs izmantosim. Tātad integrēts nozīmē tieši iekļauts, saplūdis ar attiecīgo mērķa auditoriju un šīs mērķa auditorijas, teiksim, interesēm. Integrēto komunikāciju vairāk var izmantot mārketinga platformās, tas var būt sociālās kampaņas, tie var būt projekti, tie var būt kādas degustācijas, parādes un vēl kaut kas, jā, kas viss saistīts un kas jums varētu interesēt. Zīmola vadības teorija, tātad ir viena no uzņēmuma visvairāk izmantotākajām mārketinga teorijām. Tātad tūlīt arī noskatīsimies mazu video, lai saprastu, cik svarīgi pasaulē ir atpazīt brendu, uzņēmumu un zīmolu. Un katrs zīmols mums asociējās gan ar tā vēsturi, izcelšanos, tā popularitāti un, protams, arī kvalitāti. Un, protams, jāizveido, teiksim, konkrētai mērķa grupai, klientiem ir jāizveido attiecīgais tēls vai zīmols. Piemērs Starbucks. 10 gadi atpakaļ Starbucks Latvijā vispār pat nebija, varbūt 15 nebija vispār aktuāls, un mēs zinājām, ka tas ir kaut kur Amerikā, varbūt kaut kur Eiropā un Āzijā. Tad šobrīd mums ceļojot apkārt, īstenībā katrs ieejam Starbucks veikalā, tikai lai atķeksētos, ka mēs tur esam bijuši, nobaudījuši viņu kafiju un iespējams iegādājušies kādu pa 20 eiro viņa krūzīti. Tātad tas ir viens no tiem tēliem, kurā mēs vēlamies identificēt sevi, kad mēs arī to izmantojam un kaut kādā veidā esam tādā līmenī. Neapšaubāmi ir cilvēki, kuriem tēli nav svarīgi, viņiem svarīgi ir kvalitāte. Tātad šeit vai Lavazza vai Espresso, kāda kafija ar Starbucks var konkurēt. Es to atstāšu jums kā retorisko jautājumu, lai jūs paši to atbildētu. Un, protams, zīmolam ir ļoti jāizvērtē produktu un pakalpojumu ziņojums, ko tas vēsta, ja? Un vai šīs ziņojums atbalsta vai atbilst mūsu, teiksim, mērķiem. Nākamajās stundās mēs runāsim par likumdošanu un Latvijas Republikā noteiktiem likumiem, ar kuriem jārēķinās, kad mēs izstrādājam zīmolu vai reklāmu. Ja? Tātad, ko tad nevarēs pārkāpt, un paldies tiem, kuri jau sūta šos darbiņus man Moodle, lai es tos izlabotu, un tad es teikšu, ka tiešām darbiņi atbilst prasītajam. Kā solīju, tagad mēs noskatīsimies video par mārketinga zīmola vadību. Vienīgi būs jāšeirojās man ar šo, lai jūs to arī redzētu. Jā. Tātad jūs tagad redzat, es ceru, ka jūs redzat. Ir.
Un tātad zīmola vadība. Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. An economist would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? We love to think about ourselves as rational. That's not how it works. A very famous study done by colleagues at Duke University had flashed either the Apple logo or the IBM logo to two randomized groups of participants. The study found that after being subliminally exposed to the Apple logo, compared to when you've been exposed to the IBM logo, participants performed better on creative tasks. And the argument is that Apple has been telling you this story over and over again, that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. This is the true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? This is Your Brain on Money. This is Americus Reed. He studies identity and marketing at the University of Pennsylvania. When I make choices about different brands, I'm choosing to create an identity. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans, that hat, someone is going to form an impression about what I'm about. So if I'm choosing Nike over Under Armour, I'm choosing a kind of different way to express affiliation with sport. The Nike thing is about performance. The Under Armour thing is about the underdog. I have to choose which of these different conceptual pathways is most consistent with where I am in my life. And once a consumer makes that choice, their relationship with a brand can deepen to the point where they identify with the brand like family. And once you identify with a brand, it can shape the way you behave. And it's really interesting because they will also, if someone talks bad about that product, brand, or service, they will be the first to go out and defend. Why? Because an attack on the brand is an attack on themselves. Michael Platt is a professor of neuroscience, marketing, and psychology whose research demonstrates how our perception of brands influences our decisions. There's an idea in marketing, which is that we relate to brands in the same way we relate to people. It's like, I love this brand, or I hate this brand. Of course, what people say, right, can often be different from what's really going on in their heads. So we thought, well, why don't we just ask the brain directly? Michael and his team observed the brains of iPhone users and Samsung Galaxy users with an MRI machine while they heard good, bad, and neutral news about Apple and Samsung. Apple customers showed a brain empathy response toward Apple that was exactly what you'd see in the way you would respond to somebody in your own family. Strangely, Samsung users didn't have any positive or negative responses when good or bad news was released about their brand. The only evidence that Samsung users showed was reverse empathy for Apple news, meaning if the Apple headline was negative, their brain reflected a positive response. You know, it really shows us that Apple has completely defined the market here. Samsung customers, it seems from their brain data, are only buying Samsung because they hate Apple. The kicker? The Samsung users didn't report feeling the results their MRIs showed. What was happening in their brains and what they reported feeling towards Apple and Samsung were totally different. Most people just don't realize that they are subconsciously choosing brands because those brands have some kind of self-expressive value. You can see there's a lot of power here in terms of shaping consumers' decisions. As we learn more and more about that, we have to think much more deeply about the ethical, legal, and societal implications of doing that. So as consumers, what can we do to make informed choices? Well, the best thing we can do is be aware of the influence that brands hold. I think it's important to always pause and think a little bit about, okay, why am I buying this product? And like it or not, brands aren't going anywhere. I've heard lots of people push back and say that I'm not into brands. I take a very different view. They're not doing anything any different than what someone who affiliates with a brand is doing. They have a brand. It's just an anti-brand brand. When I think about what is it that I've learned
about identity over time. I think a lot of it has to do with the fundamental need that we as humans have to have support systems. Perhaps it was the church, it was the community, it was these other institutions that existed. Now brands have stepped in as pillars of our identity. So I'm very much motivated to see that in that positive light. Tātad, kā mēs dzirdējām, kas tad nosaka šo brendu un kāpēc mēs izvēlamies šīs lietas, tātad pirmām kārtām mēs gribam radīt šo tēlu, kad mēs šo arī izmantojam. Un otrs, protams, tā mūsu smadzeņu neirozija, kura teiksim, gribot, negribot kaut kādā veidā uz mums darbojās, un tad līdz ar to mēs šos brandus izmantojam. Ko mēs vairāk izmantojam, vai tas būtu Nike, vai tas būtu Jordans, vai mēs ņemam iPhones, vai mēs ņemam Samsungus. Šeit mainoties mūsu pasaulē, mainoties mūsu uzskatiem par to, kas ir stilīgi, kas nē, ir ļoti atkarīgs arī no mūsu vecuma, kurā brīdī mēs apzināmies, jeb saprotam, ko tieši tad mēs izvēlamies lietot. Ja? Tātad tas zīmols, pārāk ātri aizskrēju jau atpakaļ, tātad zīmols, ko jums būtu jāatcerās, ir tas, uz ko tad mēs parakstamies, jeb kurš zīmols ir vadošais. Un arī, ja jums būtu šobrīd jāatbild man uz jautājumu, ko tad jūs izvēlaties, un tā kā padomāt savas, teiksim, prioritātes, tad no sākuma jāsaprot ar to, ka ne jau mūsu brands mūs izceļ, bet īstenībā tās tiesam mēs paši. Un mārketinga tā ideja, neiromārketings, kas arī šobrīd ir ļoti aktuāls mūsu sabiedrībai un vispār civilizācijai, ir skaisti izprast, vai attiecīgais brands jau nesāk novecot, un vai mūsu jaunā paudze nesāk mainīt jau prioritātes uz kaut kādām lietām. Jā? Tā kā vintage ir mūsu nākotne, kad mēs kaut ko vecu gribam, un tie laikmeti mainās. Tātad sociālā mārketinga koncepcija, kas tad tas ir? Tātad sociālais mārketings, mēs ļoti labi zinām, ka tas ir domāts uz sabiedrību, tas ir vērsts uz sabiedrību, un tā doma, ka sociālais mārketings ir bezpeļņas organizācija. Sociālais mārketings var arī uzņēmumi vadīt sociālos eksperimentus, veikt sociālos manipulācijas, manifestus, kuri liek teiksim, sabiedrībai aizdomāties par kaut kādām tēmām. Un viena no šīm tēmām varētu būt, pieņemsim, šķirošana. Un varbūt arī, ja mums sanāks laiks, es parādīšu vēl vienu mazu video par Getliņeko, kur uzņēmums ļoti veiksmīgi izstrādāja, teiksim, konceptu, lai sabiedrība padomātu, vai tiešām viss ir jāpērk, vai tiešām mums nevajadzētu padomāt par to, ka mūsu rīcība, mūsu pirkšanas paradumi rada milzumu daudz atkritumu. Un tātad sociālā mārketinga koncepts vispār ir noteikta klientu apmierinājuma, pircēju vajadzības, vēlmes, protams, un saprast tā sabiedrības labklājības, jā, intereses. Neapšaubāmi šeit sociālā mārketingā ir jāpiemina fakts, kad mums būtu jāizdomājās. Sociālais mārketings būtu aizdomāšanās par kaut kādu tēmu. Ja? Tātad mūsu vēlmes un vajadzības, pieņemsim, ir tīrāka vide, ņemot vērā, ka globālā sasilšana tiešām rāda mums šobrīd kataklizmas, kuras mēs neesam piedzīvojuši kaut kādos reģionos, un tās pašas krustas, kas pie mums vasarā bija, ja, tātad atmosfēra jau ir radījusi kaut kādu arī novitāti pie mums. Liepājā ir parādījušās jau viesuļvētras, virpuļi jūrā, ko varēja šajā nedēļas nogalē redzēt iepriekšējā. Un tāpat arī, kad aplūst Eiropas centri vai kad tur notiek kaut kādas viesuļvētras, ja, tad tās ir kaut kādas lietas, kas mums iepriekš nav bijušas. Un tāpat arī klimata sasilšana šeit vissiltākā diena, ja, vispār vēsturē šogad ir bijusi, ja 3 dienas atpakaļ. Tā kā
tās jau liecina par to, ka kaut kas mainīsies. Un viena no tām teorijām ir globālā sasilšana, kuru rada lielās rūpnīcas, kuri ražo priekš mums kaut kādas lietas, ja? Un tātad tās mūsu vēlmes un vajadzības, vajadzētu patiesībā arī izvērtēt, vai mums ir jārada šīs pieprasījums. Neapšaubāmi tas ir abortais loks, kamēr būs mums piedāvājums, tikmēr arī būs pieprasījums, un otrādi, kamēr būs pieprasījums, tikmēr būs piedāvājums, bet no otras puses, par ko šobrīd uzņēmēji domā, kā zaļākā vidē, zaļākā ilgtermiņa domāšana, ir reciklēšana, tātad visu, ko mēs varētu arī pārstrādāt. Tas ir ļoti mums audzinošs faktors par to, kad mēs iegādājoties bezatbildīgi šo neizmetam ārā, bet viņus attiecīgos konteineros saliekam, un šīs pārstrādātais produkts var kalpot vēl kaut kam. Un šī tabula mums parāda, kad sabiedrības vajadzības un vēlmes ir viens, tirgus izpēte ir tas otrs, kas notiek, organizācijas resursi, vai mēs to spēsim nodrošināt, mārketinga darbība sociālajā aspektā, vai mēs šo mārketinga resursu varēsim radīt kā tādu atbildības sajūtu, un, protams, produkta virzīšana caur kādām kampaņām, tad mēs to daram. Kampaņas var būt dažādas, tās var būt agresīvas, kā partizāna mārketings, tās var būt ļoti sentimentālas, tātad ir ļoti daudz veidu, kā šo mārketingu, jeb šo virzīšanu mēs varam radīt. Ja jūs redzētu nokautus lopiņus savās pieturās, vai tur dzīvnieku slimus, ja, un teiktu, esat lūdzu veģetārieši vai neizmantojiet neko, kas saistīts ar dabīgām ādām, es pieļauju domu, ka šādi skati tiešām ietekmētu mūsu spriešanu kā tādu, ja, bet tas ir tāds ļoti agresīvais. Un tāpat arī par šķirošanu, ja jums parāda, kad pasaules līkst vienkārši visādos atkritumos, vai tieši otrādi, kad daba atkopjās, tad, kad mēs kaut ko savācam, neizmetam neko mežos, ja? Tā ir tā lieta, kad mēs varam uz mūsu emocijām balstīt šo virzīšanu. Pircēju vajadzību apmierināšana nav tikai produktu iegādāties. Es saku, ka lielākā problēma, un, protams, arī atbalstu šo arī Getliņa eko, kad mūsu šķirošanas paradumi ir tādi, kad mēs sapērkam ļoti daudz produktus, pieņemsim pa 100 gramiem iepakotas plasmasā, un mēs viņus izmetam vienā konteinerā, mēs nešķirojam. Problēma ir tā, pircēja apmierinātība būtu tā, ka mēs, protam, arī paši sašķirot, un mums pagalmā, vai tas būtu daudz dzīvokļu mājas pagalmā, vai mūsu sētā, privāt mājā, būtu šāda iespēja, kad mēs varam sašķirot. Un otrs, vai mums tiešām vajadzētu pārmaksāt par šo pakalpojumu, vai mēs varam izmantot 3 mazus konteinerus, un šis pakalpojums maksāt identiski tik, cik viens liels konteineris nesašķirots. Droši vien, ka jūs man šobrīd pajautātu, bet skolotāji visi tiek iemests vienā mašīnā. Pateikšu tā, ka nē, šīs mašīnas tiek modernizētas ar šo, kad iekšā konteinerī ir divu veidu krautuves. Un tad, kad vienā mašīnā var savest no 2 līdz 3 atkritumu šķirnēm. Sadzīves atkritumi notiek vienā konteinera pusē, stikls, plasmas nonāk otrā konteinera pusē, tā kā tādā kabatā. Un tā ir attīstība. Es nesaku, ka 100% visi iespējams apsaimniekotāji šādas mašīnas izmanto, bet tas ir viens no nosacījumiem, ka tādām mašīnām ir jābūt. Ja? Kad viena mašīna var savākt vairākus atkrituma teiksim, konteinerus, ja? Un sabiedrības vajadzības apmierināšana būtu tā, ka mēs esam lojāli gan pret mūsu pirkšanu, mūsu vajadzībām, par to, ka mēs gribam nopirkt kaut ko, ja, mazākos daudzumos, lai nebūtu pārtikas, teiksim, viltīga izšķiešana, bet tai pašā brīdī arī nepiesārņot ar plasmasu, kas vispār 4000 gadus tikai, tad viņa var nesadalīties, ja, paliktu kaut kur mums šeit mežos vai ūdeņos. Ja? Tātad mūsu vajadzības apmierināšana būtu tā, ka mēs esam atbildīga sabiedrība pret daudzām lietām. Kas tad ir sociālais mārketings? Es jau šeit stāstīju iepriekš. Tātad tas ir pieredzes, jeb uzlabotu. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu cilvēku dzīvi atsevišķi, bet arī visa sabiedrības dzīvi kopumā. Un vairākus gadus atpakaļ, no 20 gadiem atpakaļ jau nebija saprotams, ka pēc bērni zīdaiņi tikko piedzimuši, ne visi, bet ik 10. nomirst.
tad bija tā, ka K vitamīna trūkums organismā kaut kādā veidā viņš neuzņēma, K vitamīna trūkuma dēļ zīdainīts nomira. Un tad sākās sociālās kampaņas par to, kad bez vecāku piekrišanas, bet ar vecāku zināšanu, ja, šis K vitamīniņš 3. dienā tiek ielaists bērnu organismā, lai pasargātu no apkārtējiem vīrusiem un baceļiem, un lai šis vitamīns būtu kā atbalsts organismam šim mazulim. Un, protams, tas ir aizgājis, un šobrīd, kad mazulīši dzimst, vai nu tas ir pēc ģimenes uzraudzības, ģimenes ārstu uzraudzības vai uzreiz dzemdību namā, to izdara. Jā, tātad sociālais mārketings šais sabiedrības, teiksim, audzināšana, jeb informēšana bija par to statistika plus reālie dati. Un, protams, vecāki par to piekrita un vairs neko neteica, bet kamēr cilvēks nezina, viņš saka, nekādas lietas, neko tādu man nevajag. Otrs, protams, ministru kabinets bieži risina vides aizsardzības un labdarības un veselības aprūpes jautājumus. Un, teiksim tā, ka daudzas lietas mums šobrīd līdz gada vecumam, ja turpināt bērnu tēmu, kad ir jāsavakcinē bērns pret visām iespējamām slimībām, lai šis bērniņš izslimotu vieglāk. Tas nenosaka, ka bērns neslimos, viņš slimos, tikai viņam tā slimošana būs vieglāka. Protams, otrs variants, kad bērns varbūt arī nepanes šīs vakcīnas, un tas ir viens no 100 vai viens no 1000, tur būtu jāpapēta šos datus, bet tā doma ir tāda, ka arī labklājības un veselības ministrija domā par to, kā pasargāt mūsu sabiedrību. Kas saistīts ar vides aizsardzību, tātad vides aizsardzība mums nosaka rūpnīcām sargāt ūdeņus, zemniekiem arī noteikti likuma kārtībā, kurā brīdī drīkst ar pesticīdiem vai ar barības vielām apstrādāt zemi. Tātad, kamēr ir sniegs un kamēr ir marta beigas, tātad līdz ar to nedrīkst vispār braukt uz lauku un kaut ko kaisīt. Jā? Tāpēc, kad visi ūdeņi nonāk gruntsūdeņos, tas nonāk mūsu akās, jeb mūsu ūdens tilpnēs, kuru mēs paši lietojam. Tātad arī vides aizsardzība ļoti stipri domā un skatās, lai pēc standartiem noteiktiem mēs nepiesārņotu ūdeņus, mēs nepiesārņotu gaisu. Vai tas viss notiek pilnīgi pēc diega? Es pieļauju domu, ka nē, bet ir noteikti standarti, pēc kādiem mums būtu jādzīvo un pēc kādiem standartiem uzņēmumi īstenībā arī strādā. Vai tas tiek kontrolēts? Jā, es teikšu, ka tas tiek kontrolēts un diezgan daudz. Jā, vismaz 10 gadi atpakaļ mūsu ķekavas broilerīši tika baroti ar antibiotikām un visādiem steroīdiem, lai ātrāk putns izaugtu. Tātad 12 dienās jau putns būtu kaujams, tad šobrīd šis pats process tiek paildzināts kā normāls putns 3 mēnešos, tātad ilgāks laiks, bet ar minimālākiem resursiem, jeb ķīmijām vai steroīdiem, kas veicina šo, teiksim, augšanu, netiktu izmantoti. Antibiotikas neapšaubām tiek arī šobrīd lietotas pie gaļas produktu audzēšanas, jeb olu dēšanas, tātad, kas saistīts ar putnu kopību. Tāpēc, lai slimība nepārietu, lai slimības nenonāktu mums olās, ja, un mēs šīs olas nelietotu ar kaut kādiem jau parazītiem. Tātad tas viss arī, ja mums šī lietu nebūtu, mēs faktiski arī slimotu. Ja. Tātad šīs ir tās lietas, ko ministru kabinets arī nosaka, un mārketings ir tas, kurš šīs lietas izstāsta sabiedrībai, lai nebūtu mīti, jeb man viens kādreiz teica, un tātad mēs atsaucamies uz kaut kādām stāstiem, ja, bet uz faktiem, kas šobrīd ir. Tāpat, protams, sociālais mārketings attiecās uz darbībām, ko uzņēmums veic savas zīmolu popularizēšanai, un, protams, ar sociālām vērtībām, lai tā uztveri, sabiedrības uztveri par šo uzņēmumu būtu labvēlīga. Tātad prestižs. Un, ja mēs skatāmies, Daugulis 4 gadi atpakaļ bija ļoti tumšos tādos toņos nokrāsots ar to, kad pateica, kad šis uzņēmums
izmanto cilvēku resursus, teiksim, verdzību, ja, nemaksā algu, nav nekādas sociālās aprūpes šiem ļaudīm, un viņi visi ir imigranti. Protams, parādījās liels skandāls, un tika apturēta arī uzņēmēja darbība. Neviens vairumtirgotais, ne mazumtirgotais vairs negribēja no viņiem iepirkt nevienu produktu, tātad, jo tas nozīmē, ka es atbalstu cilvēku resursu izmantošanu, jeb verdzību. Tātad šis bija tas stāsts, kad tāds prestižs nepazūd no cilvēkiem, jā, un šis logo uzreiz jau mums asociējās ar kaut ko nepatīkamu. Turpretī, ja mēs skatāmies uz Baltikovo, tad šeit ļoti liela reklāmu paši darbinieki veido. Un darbinieki ir ļoti apmierināti ar uzņēmuma konceptu un ar domāšanu par pašiem darbiniekiem. Un tas ir pirmām kārtām Latvijas uzņēmums. Viņš ir bāzēts Latvijā. Latviešiem nodrošina darba vietas, tātad arī nodokļus. Trešais, olas paliek 70% šeit Latvijā, un daudz dažādu produktu, kas tiešām tiek veidoti no pašmāju putniem. Uzņēmuma darbinieki ir apmierināti, jo viņiem ir prēmijas, viņiem katru mēnesi tiek ļauts ņemt kaut kādu daudzumu olas uz mājām, un, protams, kaut kādos svētkos viņiem ir kopīgas korporatīvie uzņēmuma pasākumi, ja, kolektīva saliedēšanai. Tātad uzņēmuma tēls veido ne tikai tas, ko mārketings vēlās pateikt, bet mārketingu jau var izmantot par to arī, ko uzņēmuma darbinieki par šo saka. Tātad sociālais mārketinga terminu sāka lietot pagājušā gadsimta 70. gados, un tas atspoguļojās, lai veicinātu tādu kā dažādu sociālo problēmu identificēšanu. Un tā doma bija, kad mēs identificējam kaut kādu problēmu, un caur šo sociālo mārketingu mēs pasakam, ka šī problēma īstenībā ir uzlabota, ka šī problēma ir atrisināta, un tādā veidā mēs veidojam cilvēku tādu uzticamību šim produktam. Sociālā mārketinga tehnoloģijas, jeb sastāvdaļas, protams, pārdošanas veicināšanas pasākums, jo labāk atpazīstams uzņēmums ar labāku, teiksim, prestižu veicināšana notiks neapšaubāmi, jo mēs pērkam pie tādiem uzņēmumiem, kas mums šķiet tīkami. Līdzekļu vākšana, tas ir, protams, arī saprotams, ka daudzi uzņēmumi, tāpat ir Laima, Staburadze, Pūre veido Ziemassvētku kolekciju, tātad viņi arī bērnu namiem, senioriem dāvanas uz Ziemassvētkiem, jā, tāpat arī viņi sponsorē daudzas lietas dzīvnieku patvērsmēm un citām organizācijām, jā. Tātad līdzekļu vākšana, kuru mērķis ir apvienot resursus, lai uzlabotu ekonomisko reģionu, un tāpat arī šie resursi tiek atdoti šajai sabiedrībai. Par sponsorēšanu, ja mēs runājam, ja reģionos, tad uzņēmumi, kas bāzēti ir uz ādažiem, tad ādažu uzņēmums, protams, sponsorē vairāk ādažu reģionu, turpretī Linas Agro, kas atrodas, piemēram, Jelgavā, tad viņi specializējās vairāk uz Zemgales reģionu, jā, tāpat arī Baltikovo uz Iecavas, jā. Tātad tā speciālā reģioni kaut kādā veidā labklājību veicina pašvaldībās, ja? Kas ir sponsorēšana, tātad kaut kādo sociālā mārketingu veidiem, kad šis Valdo, piemēram, sponsorē kaut kādus pasākumus, vai Lijāli, tas ir, kas arī sponsorē kaut kādus turisma pasākumus, jeb uzņēmēja darbības, ja? Tātad šie palīdz sasniegt noteikti cilvēku grupu, kurš atpazīst šo logotipu, un tātad uzņēmums demonstrē, ka uzņēmumam rūp, ja? Un, protams, nodrošināto ģimenu atbalsts un sacensību organizēšanas arī sponsorēšana ir tie foršie piemēri, kur sociālais mārketings veicina, teiksim, tīši vai netīši šo organizāciju labūtību, ja? Ja mums ir kaut kas jāatcerās, kā es arī šeit esmu pasvītrojusi, tātad sociālai mārketings ir divvirziena orientācija. Pirmām kārtām tā jākoncentrējas uz problēmu. Ja problēma ir paša uzņēmuma kaut kāda neatpazīstamība, tātad šie sponsorēšana vai līdzekļu vākšana, ja, ir tas veids, kā mēs to varam atrisināt. Un otrkārt, protams, jāatrod risinājums, kā veicināt šo problēmu identificēšanu vispār, ja. Tā.
Sociālā mārketinga mērķi un uzdevumi. Tātad pirmām kārtām jānoskaidro uzņēmuma īsteno sociālo mērķi, kāds tas ir, vai veicināt to popularitāti, vai veicināt tēlu atpazīstamību, vai vispār kā lojalitāti. Ja? Un, protams, apvienojot pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu ar izdevīgiem projektiem, tātad šis ir viens no mērķiem veicināt preču un pakalpojumu sniegšanu attiecīgai sabiedrības grupai. Uzdevumi, protams, ir mērķa auditorija, tā identificēšana, darbs pie pašiem patērētājiem, lai veicinātu to lojalitāti, zīmolu apstiprināšanas pasākumi potenciālajiem patērētājiem, ko tas nozīmē stiprināšana. Tas visnotaļ ir kādu jau atpazīstamu cilvēku iesaiste mārketinga stratēģijā, jā, tātad reklāmu veidošanā vai video rullīšu veidošanā, jā, vai tur nobildēšanās vai kādā kampaņā ieliek, jā, šo produktu un zīmolu atpazīstamību. Jā, tātad Pepsi, Cola, Adidas, Nike, tātad tie ir sportistu visbiežāk, teiksim tā, pozicionētie zīmoli, ja? Un preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tātad tie ir tie paši sportisti, kas pasaka, jā, Nike ir, pieņemsim, tiešām kvalitatīvs, vai tur Jordans, jā, ir tieši basketbolistiem vairāk, tendēts vai kaut kā tā. Un pati koncepcija, protams, uzņēmuma pirmajā vietā ir izvirza sabiedrības interešu ievērošanu un tikai tādu peļņas gūšanu. Teiksim tā, tādam būtu jābūt tam virsmērķim, bet, realitātē, protams, ir tāda, kad katrs uzņēmums vēlās nopelnīt un katra partija vēlas vinnēt, ja, un kandidētu atkal uz savu posteni. Vai interesē sabiedrības, vai prioritāte ir sabiedrības intereses, es pieļauju domu, ka tas nav primārais. Ja? Ir realitātē tā vismaz varētu, tā ir. Sociālā mārketinga koncepts pēc tādiem kā procesiem ir svarīgs, ir ne tikai klients, bet arī sociālais labums, ko prece dod sabiedrībai. Protams, tātad, ja es tirgoju segas, tātad sabiedrības labums būtu tāds, ka neviens sabiedrībā neguļ ar savu kažoku, bet guļ labā segā, vai viņam ir ļoti labs madracis, ja? Tātad tā ir tā doma. Saskaņā ar šo koncepciju, protams, vajag radīt arī klientam lielāku vērtību pret šo produktu un pret šo pašu uzņēmumu un, protams, veicināt sabiedrības labklājību kopumā. Ja mēs skatāmies, ja mums šobrīd Latvijā būtu tikai viena maksima, ko mēs no tā gūtu? Mēs kā sabiedrība droši vien kā neko, jo tad, kad ir monopols, tad ir ļoti grūti kaut ko radīt sabiedrībai. Bet tad, kad Latvijā ienāk vairāki uzņēmumi, un tad, kad mēs varam izšķirt, kurā veikalā ir kaut kas lētāks, mums ir iespēja pašiem izvirzīt kaut kādas prioritātes, un tas ir mūsu sabiedrības labums kopumā, kad mums ir iespējas vairākos veikalos iepirkties pa iespējams, ka varbūt demokrātiskām cenām. Un, protams, arī pēc pieprasījuma. Ar ko man patīk visvairāk sabiedrības labklājību salīdzināt ir, pieņemsim, ar avio kompānijām. Tātad Latvijā ir vairākas avio kompānijas, kuras nodrošina gan ekonomiskos, gan arī neekonomiskos avio biļetes, ja, un pārvadājumus. Šeit būtu jāsaprot, Latvijai patīk ceļot, latviešiem ļoti patīk ceļot, ja, un tā pirkšana ir arī ļoti augsta tieši avio biļešu izpirkšanā. Un tā doma ir tāda, ka mums Vizairam, Rainaram, ja tagad British Airways ienāk iekšā, tad doma ir tāda, ka mums ir izvēle, ar ko lidot. Jo Baltikam nevienmēr ir tās demokrātiskās cenas. Ja šobrīd mēs varējām nopirkt par 22 eiro Air Baltica avio biļešu cenu, kādu lidojumu, tad cena šobrīd ir augušas. Vizairam un Rainaram šobrīd atkal ir cenas lejā, un tad var skatīties, uz kurien tad varētu aizceļot. Tātad tas ir tas labums. Mums ir izvēle, viņiem ir konkurence, un mēs varam no tā gūt labumu. Sociāli ētiskais mārketings, protams, nekad nepārkāpt šo, un tas ir fenomens mūsdienās. Organizācijas uzdevums ir šo konceptu noteikt attiecīgai mērķa auditorijai pēc vajadzībām un prasībām. Un, protams, nodrošināt vēlamo apmierinājumu efektīvāk un produktīvāk nekā konkurentiem.
Vai to var fiziski un ikreiz izpildīt? Domājams, ka nē, jo konkurenti maina ļoti, ļoti ātri savus piedāvājumus. Un, protams, nodrošināt patērētājiem visas sabiedrības labklājības saglabāšanu vai stiprināšanu. Tātad tā pozīcija, kad visiem latviešiem, Latvijā dzīvojošiem vajadzētu gūt vai vajadzētu piedāvāt apdrošināšanas polises, kas ir domātas veselībai, mājai, tātad nekustamam īpašumam vai kustamam īpašumam, jā. Tātad piedāvājumam vajadzētu būt visam. Bet tas fenomens, mārketinga ētiskais, vai pēc katras sociālās grupas un ienākumiem šo piedāvājumu mēs varam sniegt ikvienam. Ja, tātad tas varētu būt tāds klupšanas akmens. Sociāli ētiski mārketinga koncepts rada šaubības par tīra mārketinga jēdzienu atbilstamību. Un, protams, tāds kā degradācijas trūkums ir vispār resursu trūkums, jeb iztrūkšos resursus, kas var būt cilvēku resursi, lai nodrošinātu, pieņemsim, veselības industrijā, jeb veselības nozarē ārstus, medicīnas, tos pašus aprūpes centrus. Šobrīd ļoti liels iztrūkums ir psihologu, jo mūsu sabiedrībai ir ļoti nepieciešams atbalsts arī no psihologiem, tātad tas arī ir ļoti liels iztrūkums. Cilvēku resursu iztrūkums izglītības nozarē, tātad kompetenti un adekvāti cilvēki, kuri spēj sniegt jaunajai sabiedrībai skaidri un saprotami kaut kādas vielas apzināšanu. Ja? Neapšaubāmi mums arī no mehāniķiem, no tehnoloģiem, no IT speciālistiem, šie tie resursi, kas mums ir trūkums, kā cilvēku resursu un to cilvēku resursu kvalitāti. Un tas ētiskākais ir, kad ikvienam būtu iespējas šīs iemaņas gūt, ja mums būtu tām piedāvājums. Ja? Tad ir uz ko tiekties pašiem arī ministru kabinetam, lai mums šo nodrošinātu. Piemērs, tātad Coca-Cola tiek uzskatīta par ļoti atbildīgu korporāciju, ja, kas ražo izcilu bezalkoholisko dzērienu un, protams, apmierina patērētāju gaumi. Nu, iespējams, kad Latvijā ik trešais lieto kolu, vai tas būtu kāds pirdzinošais dzēriens, vai tas ar kaut ko būtu sajaukts, bet kola ir viena no ejošākiem atspirdzinošiem dzērieniem šeit Latvijā. Nerunājot vispār par ārvalstīm. Bet patērētāju tiesību aizsardzības organizācija viņu ir apsūdzējusi par zemu Coca-Cola saturu. Tātad mēs ļoti labi zinām, ka kola satur ļoti daudz cukura un tāpat arī kofeīna. Ja? Tātad īstenībā kola ir tāda viena enerģijas bumba, bet ilgtermiņā viņu lietojot var rasties arī veselības problēmas. Ja? Un, protams, šie radītie teiksim, apstākļi, sociāla ētiskā mārketinga koncepcija nevarētu nodrošināt šobrīd teikt, ka tas ir ļoti labi un viņš ir paredzēts šī kola, pieņemsim, no zīdaiņa vecuma. Ja? Pat īstenībā tur vajadzētu kaut kādu slieksni, ja? Kolu varētu lietot tikai no 16 gadiem, tad, kad kafiju drīkst. Ja? Tātad šī koncepcija paredz, ka uzņēmuma mārketinga politikā ir jāsasaista 3 faktori. Tātad kāda? Peļņas gūšana, klientu vajadzību apmierināšana un cilvēku vispārējo labklājības uzlabošana. Bet 1+1 nav 3 šajā gadījumā, jo peļņas gūšana, protams, ka notiksies, jo klienti vienmēr dzer šo kolu, un ja kolas veidi un vairāki sortimenta veidi ir pieejami mūsu veiklos, un ja tās ir vēl uz akcijām, tātad peļņa notiksies, bet cilvēku vispārējo labklājības uzlabošanu pieļauju domu, ka tas baigi neveicinās, jo pērkot kolu, viņa vajadzība tiek, vai vēlme drīzāk ir apmierināta, bet veselības stāvoklis turpretī tam visam tā kā, nobrūk. Ja? Šeit ir video rullītis par kolas rašanos vēsturi, un mums diezgan daudz laika arī nebūs šo noskatīties. Iespējams, nākamreiz tad mēs šo varētu turpināt, jā, šo video. Mums ir palikušas vēl pāris minūtes, un tātad sociālā mārketinga koncepts ir svarīgi ne tikai klients, bet sabiedrības sociālais labums kopsumā, ko prece dod sabiedrībai. Tātad ir forši, ka tā kola ir, un vēl foršāk, kad kola ir vairāki sortimenti. Ja, pieņemsim, tur kirša garša, vai tas būs laima garša, un tā tālāk. Ja. Saskaņā ar šo konceptu, tātad organizācijām vajag radīt un sniegt klientam lielāku vērtību, tādā veidā, lai saglabātu un paaugstinātu klientu sabiedrības kopumus labklājību.
Un tātad šo mēs jau izrunājām, bet tā. Ok, tātad apkārt pasaulē. Šo es gan atstāšu tad nākamajai reizītē, jo laiks mums jau ir beidzies. Paldies jums un sūtat savus darbiņus laicīgi, jo es skatos, ka 18. decembris ir pēdējais laiks, kad ir jāiesūta jūsu darbus. Paldies jums par šodienu un tiksimies mēs nākamreiz. Atā.